Gaspars! Čau, čau. Jānolāk cīmneros. Čau, čau, čau. Čau, vecīt. Čau. Klausies, man ir vajadzīgs garināmais zāģis. Nu, es gribu bišķiņu Eināru pārsteigt. Garināmo, bet tad ejam uz busu. Ejam uz busu. Kas tev ir labs man piedāvājumā? Jo es iegāju iekšā stokerī, viņi teica, nāc ar kodu. Nāc ar kodu? Nāc ar kodu, jā. Tu man iepriekš mēs satikāmies, es tev teicu, ka tev 100 jānozāģē, vai ne? Jā, 100 brūsis. Un tad reāli viens variants ir šis akumulātora 305 zāģis ar 305 ripu. Baigais monstrs. Jā, bet tu vari visu to, ko tev vajadzēs, to varēs izdarīt. Ok, un kaut kas kompaktāks? Jo šitas būs kaut kas kompaktāks, tad ir jau 254. Jā. Ar šo 100 varēs sazāģēt? Ar viņu es tagad no galvas nepateikšu, bet ar 305 stabili varēs. Un aptuveni, kā es teicu, ar jumtiniekiem, jumtinieki paši, kas liek jumtus, 2-3 akumulātoru dienā, tur viss ir kārtībā. Kas tev vēl aktuāls siltumnīcām? Sakot, saķinīšu komplekss tagad es skatījos, tur laikam ir akcijā, jā? Jā, tur ļoti labi vispār cenas. Jā. Vai tev ir kompresors uz aķīti? Šaušanai? Nagliņu šaušanai. 18 kompresors, 7 litru receiveris. Principā to, ko tev vajadzēs izdarīt, to tu varēsi izdarīt. Jā. Tieši nagliņu šaušanai. Nagliņu šaušanai. Mazās skala nagliņas. Jā, bet krāsošanai gan viņš būs tur būs jau citi varianti. Jā, bet tur viņš būs pilnībā pieteikams. Un šitam vajadzīga ir lielā 12 ampēžu stundu baterija, vai tur var likt arī mazās iekšā? Lietas, tu vari likt, principā, jebkur, kur tu vēlies. Jā. Bet vienkārši tu vairāk varēsi nostrādāt lieko 12. Šeit jau ir. Un viņš ir salīdzinoši. Šo man vajadzēs, lai tu man iedod uz testu. Es tev varu iedot. Mēs pat pēc video es tev iedošu, tu varēsi padarīt. Okay.